Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpatās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Šodien tāds padoms uz to, ja mēs tiešām mums ir būvobjekts par šiem te plakātiem, jo, diemžēl, pēdējā laikā mēs redzam un varam nopirkt šos te plakātus, kuri ir ļoti par viņiem var padiskutēt, un mēs tā kā nedaudz arī šajā video par to arī izdarīsim. Tad šeit ir paraugs, kad ir viens objekts, attiecīgi ir iegādāts plakāts, ļoti daudz zīmītes, izskatās ļoti kruta, bet ir daudz bet, vai tiešām tur tik daudz informācijai ir jābūt, jo atceramies, mums jau jāsniedz ir īsa, precīza informācija, kas konkrētam cilvēkam ir vajadzīga un kas kaut ko dod. Tad ir jautājums, ja mēs šādi darām, tad taisam visas instrukcijas, un kāpēc tad tikai tās, kas tur ir, tad taisam visas. Šeit ir tas pats plakāts. Es gan ieliku te vairākus tos plakātus, viņus šobrīd Latvijā var nopirkt. Un tā ātrumā izējām, pastamies, kas tur varētu būt, kas nevarētu būt, un tad daži piemēri no manas puses. Bet, protams, kad es zinu, ka gribās uztaisīt universālus, vienreiz nopirkt, bet tad izdomājam, kāds viņš ir. Un, protams, arī šiem tirgotājiem būtu jāsaprot, kas ir tas minimālais vai pareizais daudzums, kam uz tā plakāta ir jābūt. Attiecīgi jautājums atceramies, ka tad, kad mēs izliekam zīmes, tad ir trīs veidi. Viens ir uz sētas, kas attiecās uz visu objektu, tad tālāk jau uz durvīm vai telpu, kas attiecās uz telpu, un tad ir uz paša darba aprīkojuma. Tad, kad mēs strādājam darba aprīkojumu, mums šīs zīmes ir jāievēro. Šajā gadījumā, ieejot tātad objektā, mums šis ir jāievēro. Tas nozīmē, padomājiet pareizi no darba aizsardzības viedokļa, es eju objektā ar respiratoru. Ok, ķiveri tas būtu skaidrs, par šiem slideniem tur varētu padiskutēt, vai viņus tur tādus vajag vai šādus vajag, iespējams, kur tur iekrāvējs, vai tiešām vienmēr visos būvobjektos braukā iekrāvēji. Tad ir specifiska zīme, kuru nav Latvijas likumdošanā, ja, tāda tur ir uzlikta par cimdiem, apaviem, tā skaitā brillēm, sejas masku, austiņām, jostu, sejas aizsargu. Ja, tad vai tiešām, ok, mēs varētu runāt, kā, pieņemsim labi, mēs varam teikt, ka jāiet ķiverē, jāiet apģērbā, jāiet šajā te vai no apģērbā ar atstarojošiem elementiem vai vestē. Ok, vēl varētu diskutēt par to, kad ir jāiet šajos te speciālos apavos. Bet kāpēc jāiet tur kā kosmonautam apģērbtam pilnā mērā, tas, protams, nav skaidrs. Un te ir apakšā dažas lietas, kas it kā nosacīt pat pasaka to pašu, un varbūt pat vienā brīdī pat labāk, kur šis te sarkanās plakāts, tur ir pateikts nepiederošie mija aizliegt, tas nozīmē, ka visiem, kas šeit nestrādā, nav ko darīt. Attiecīgi, ja mēs ieejam, uzvalkam ķiveri, tur attiecīgi ir vispārēja bīstamība un varētu būt pacelta krava. Pēc būtības ideāli. Uzliekam, lietojam. Tālāk jau pašā objektā, tur, kur ir vajadzīgs, izmantojam vēl vienas lietas. Vēl mazāks ir blakus plakāts, tad tur ir noņemta šī te pacelta krava, pateikt, kad ir vispārēja bīstamība, un zem vispārējas bīstamības tieši tā mēs varam palikt ļoti daudz. Tā kā, ja mēs gribētu būvobjektā salikt tādus vispārīgus plakātus, nepārspīlējot, šeit apakšā ir viens balts paraugs, par to, kad notiek būvdarbi, mēs tātad informējam, kas tur notiek, un par to, kad ir jāievēro attiecīgi kaut kādas prasības. Un nepiederošie, protams, tur iekšā neiet, un ja arī kāds tur atradīsies, mēs varam teikt, ka viņš šo te zīmi ir pārkāpis. Tātad, kā es liktu šos plakātus, protams, kad ar vienu plakātu būs ļoti grūti, bet, protams, mēs gribam tā kā universalizēt visu, un tas ir savā veidā tāda pareiza lieta, maksimāli izslēgt to birokrātiju, ja jau mums katrai lietai, mums jau tā ir jātaisa ar katrai objektam plakāts, kur mēs informējam, kas tas par objektu, kurš tur ir būvdarbu vadītājs un uzraugs un bla, 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 visas tās lietas, ja, tad tas arī kaut ko maksā. Tātad viena lieta, kas būtu šiem te cilvēkiem,
cilvēkiem svarīgi, kuri ieiet iekšā. Un tad mēs liekam, mums tur bija jau pat viens paraugs, kur mēs varam teikt, ka jā, daudz neliekam, tad tie, kuri ieiet iekšā, jo atceramies, viņi arī ieiet varbūt līdz savam vagoniņam. Ja? Tad ir jautājums vienmēr, ok, kā mēs teicām, līdz vagoniņam iet arī ar ķiveri, bet, ja tas vagoniņš ir turpat, tad ir jautājums, vai tiešām vienmēr ir jāliek, bet, protams, mums ir tāds nerakstīts likums, kas nāk no Valsts darba inspekcijas, viņš ir stulbs likums, kad it kā mēs ieejam aiz sēdus un mums tad ir jāvelk kā ķiveri. Otrs, protams, kaut ko mēs varam uzlikt uz ģenerāla uzņēmēju vagoniņu, un tur ir sava loģika, attiecīgi kaut kādi vispārējie darbi, kas notiek objektā no viena objekta uz otru. Mēs varam uzlikt, tāksim, plakātus, lielākus vai mazākus, un attiecīgi pirms konkrētā darba pievērst šos te cilvēkus un parādīt un teikt, lūk, šeit tas ir rakstīts, te ir pateikts, kas tas ir, veikt tādu īsu instruktāžu, un cilvēks atgriežas šajos te darbos. Jo, protams, ka arī tas pats, kā mēs runājam par stastatņu montāžu, kur tu liksi pie sastatnēm, ok, tad jau pēc būtības mums ir divi vai trīs procesi saucam. Vienas ir montāža un demontāža, kas reizē ir viens, bet principā pretējs it kā process. Tā pašā laikā lietošana, ja? Ko mēs tur liekam? Vai tikai montāžas laikā liekam? Tad tajā lietošanas laikā, kur mēs informējam šos cilvēkus. Ja mēs pieliekam attiecīgi pie vagoniņa, protams, tā informācija tur nav tikai uz A4 formāta, es domāju, ka tas ir pietiekoši ok. Varbūt var likt arī uz objektu, bet tad atkal ir vienmēr jautājums, ja? Es eju objektā, vēl eju ģērbties, vai es viņu neaizmirstu. Attiecīgi, protams, ka normāli mēs zinām no prakses, kad ir šī te savākšanās pie vagoniņa ir attiecīgi uzdevuma došana, kad, šodien, piemēram, būvēsim stalažas. Ok, vai teiksim, šodien šie būvēs stalažas, mēs tur attiecīgi, iekārtosim būvlaukumu, sagatavosim preču pieņemšanai, ja? Ir vagoniņš, ir informācija, cilvēki var, kamēr notiek šī instruktāža, paskatīties. Tādās vajadzētu uzlikt arī, ja var, par šiem te darbiem, un viņus var klasificēt, kurā brīdī, kas tur ir jādara. Es to redzu kā tādu tabulu, kur var uzrakstīt, kas ir tie darbi, un attiecīgi tad pateikt. Protams, tur specifiski tad nesakam, kuras brīles, bet, ja ir jautājums, tad mēs runājam par kurām brīlēm. Un tas, kas ir uz sētas garām gājiem, tad forši ir, kad mēs vai no katras debes puses vai kaut kā ik pa, 100 metriem no tām, lai mēs, teiksim, arī savu atbildību noņemt, ka mēs uzliekam, ka neviens nerāpās pāri, nevienam nav interesi ar domu arī sevišķi pret bērniem, kuriem varbūt būs interesi ieiet, paskatīties, kas tur tāds ir, tad uzliekam kaut kādu informāciju. Šis ir tāds, vai tik daudz ir jāliek pat, vai nav. Šeit ir attiecīgi no tā, ko mēs runājam, es esmu pielicis vēl 3 zīmes. Tātad par aptieciņu, attiecīgi tajā vietā, kur ir aptieciņa, lai zina, ka tur ir aptieciņa, attiecīgi tur, kur ir ugunsdzēsības aparāti, lai zina, kad ir ugunsdzēsības aparāti un kaut kur ir elektrība, jo principā būvdarbi bez elektrības mūsdienās nenotiek, ja, tad mēs varam pateikt, ka tur ir bīstami elektrība. Tātad, bet tikpat labi varbūt šīs te 3 pirmās, notiek būvdarbi un šīs 3 pirmās. Attiecīgi tiem šeit uz sētas vispārīgi, ko tādiem, kuri neiet iekšā, bet lai mēs saprotam, tad ir informācija būvdarbi, ārkārtas situācijā, ja vajag, lai zvana, un mēs zinām, ka nepiedarošiem ieeja aizliegt, un tur ir kaut kāda bīstamība, kas varbūt visiem nemaz nav jāzina, bet viņiem jāsaprot, ka tur iekšā nav vērts iet, jo tur kaut kas var nodarīt skādi cilvēku veselībai. Un šeit ir par tām sastatnēm, jo ir speciālas prasības, kam ir jābūt uz šiem te plakātiem sastatņu laikā, un es esmu centies maksimāli vienkāršā veidā, kā paraugu uzlikt, attiecīgi, kam ir šīs plakāts, tātad tieši sastatņu montāžai un lietošanai, uz zem zīmēm uzrakstīs, ko tad kurā brīdī ir vairāk jālieto. Protams, vienmēr var padiskutēt, vai tieši šīs zīmes, vai varbūt vēl kādas citas zīmes, un apakšā, kā ir prasība, tātad, kas tas ir, tātad, ja tas ir parasti ģenerāla uzņēmēja objekts, mēs ierakstam ģenerāla uzņēmēju, un atbildīgā persona, parasti viņi tur daudz nav, vai arī, ja ir, tad, attiecīgi cilvēks parasti pārvietojās, kā mēs sakam, ar vienu un to pašu vagoniņu, un ir šis te vārds uzvārds, viņa telefons, ja ir kaut kas nepieciešams, mēs droši viņam varam pazvanīt. Un, protams, ir vēl viens fakāts, kuram šobrīd es neesmu, tur būtu garāks video jātaisa, kā uztaisīt šīs te prasības konkrētiem darbiem, bet, kā mēs zinām, būvē tā darba ir daudz,
Un tāpēc ir jāsaprot, un tur ir arī specifikācija, ko kurš dara. Iespējams, izējot no tā, mums jāsaprot, ja mēs, teiksim, montējam dzelzbetonu paneļus, tad mums ir vajadzīga tikai informācija par šo te paneļu montāžu. Ja, teiksim, ir vispārēji būvdarbi, protams, tas ir plašāk, tad ir tā informācija daudz plašāka. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi, drošā darbā.